Sveiciens Latvijas medību saimē visai. Tā sakarā to, kad medības iet pilās parā un arī jau tūlīt arī beigsies dzinēja medības, gribējām uztaisīt tādu nelielu pamācību. Filmiņi par medību tradīcijām ir izcili, kad klubi veido pēc tam dzīvnieku, saliek dzīvniekus un veido savas tradīcijas Latvijā un visā Eiropā mums, vai ne, bet tas būtu jādara pareizi. Tā kā mēs sakām šī filma par medību tradīcijām Latvijā, bet tā kā jaunieši saka īsti pamācību mīlestībā. Un tad tā, dzīvniekus vienmēr liek hierarhijas veidā. Lai jūs nekļūdītos, nekad to nedarītu, tad liek no lielākā uz mazāko. Latvijā lielākais medījamais dzīvnieks ir aļņa bullis, aļņa govs, aļņa teļš. Brieža bullis, brieža govs, brieža teļš, meža kuilis, meža cūka, meža sivēns. Stirnāzis, stirnu kazlēns, pēc tam lapsa, zaķis un tā tālāk un tā tālāk. Šeit mēs pamedījuši tikai meža cūkas esam un viena no svarīgākajām lietām ir, ka dzīvnieks liek uz labajiem sāniem. Kāpēc labajiem arī es vēl vienu nianses pateikšu, tad liekam uz labajiem sāniem visus dzīvniekus hierarhijas veidā. Skuju liek mutē pēc tradīcijām tikai tēviņiem, bet mēs varam iet tādu humānāku ceļu un arī likt skuju mutē arī mātītēm. Tādā veidā mēs parādīsim, ka mēs esam tādi labestīgāki vai labāki vai ne tādā situācijā, bet pēc tradīcijām liek tikai tēviņiem. Skuju virsū liek uz lāpstiņu mātītēm ar augošo daļu galvas virzienā, tēviņiem, tie šitie divi mūsu tēviņi te, tiem liek ar nolausto daļu galvas virzienā. Un arī redzams, ka tie ir tēviņi, kad viņiem arī mutē pēdējā maltīti. Maltītēm mēs liekam, pēdējo maltīti nekad neliekam. Nu, vēl tāda interesanta lieta, kas man gribētu teikt, var veidot to priekšu skujās, visu to laukumu var veidot skujās. Pamatā taisa tā, kad liek ugunskurs pēc pagalēm. Vienā pusē, otrā pusē var arī būt nedaudz slinkāk un veidot tādus klučus. Savus klucis sazāģē vai ne, un tad viņi aizdedzina un dedzina vienā pusē, otrā pusē. Tas var veidot tādu ļoti tādu skaistu pasākumu un arī tādās tradīcijas var plašāk un mazāk. Vēl ko es gribētu pieskārties pie vienas lietas, tā ir skujas pasniegšana, jo Latvijā ir tāda tendence, kad cilvēki, medību vadītājs izvelk savu dunci, kuru var kaimiņiem sivēni vienā durienā nodurt vai ne, un to viņš skrien tam medniekam veiksmīgam pakaļ un grib to viņa cepuru vai hūtu sadurt tā, lai tur viņš uz visu mūžu to atcerās. Tā nekad nedara. Ir divi veidi, kā skuja tiek pasniegta. Tad mēs paņemam vienā veidā medību nāzi, paņemam rokā, uzliekam virsū skuju un pasniedzam. Un mednieks viņu paņem pats un pieliek arī tāpat kā dzīvnieks uz labo pusi, pieliek pie cepures labajā pusē. Bet daudz humānāks variants un tāds, tā varētu teikt, pat labāks, kad medību vadītājs paņem savu cepuri, uzliek virsū skuju un tādā veidā pasniedz veiksmīgajam medniekam. To mednieks paņem to un, protams, kā es teicu, atkal ir kreisā labā, lai nesajauk ar salmus un sienu pielikt pie kājas, bet labās puses cepures pieliek klāt un tādā veidā viņš līdz vakara beigām nesā. Nu, ar vislabākajiem novēlējumiem tieši jums, lai viss izdodas.